Labs vakars jūsu mājās. Sportcentrs.com un TV4 uzsāk tieši no Inboxa ledus halles, kur šodien sērijas 4. spēle starp Kyivs Capitals un Mogo RSU vienībām. Neprasīgi ilgu laiku. Un Žilbovskis izdara metienu pa vārtiem, sākās arī āsumi laukumā. Nebija gatavs iesaistīties spēlē Jānis Voris. Izdarīja metienu pa vārtiem Žilbovskis, kamēr nebija pilnā ekipējumā. Jānis Voris šobrīd arī tāpēc seko āsumi, saķērušies ir vairāk spēlētāji. Tad kārtīgi play-off cienīgi āsumi. Uz orientēram Mogo vienības nostājās uzreiz Renārs Bērziņš. Izdarīja metienu tuvajā vārtu stūrī. Pagaidām nav piespiesta. Būrzma vārtu priekšā. Un šobrīd vārti! Pirmie vārti šīs dienas spēlē. Mogo vienība izmanto skaitlisko vairākumu. Atklāja šo 4. maču obu komandu starpā. Prasa par spēli vārtsargu laukumā, lai caurskata šo momentu spēles tiesneši. Noteikti paskatīsimies arī mēs, dāmas un kungi. Skatāmies atkārtojumu. Renāta Bērziņa metiens. Vairuns joprojām arī Puegovs piespēle Jansonam. Un lūst. Un 1-1. Veiksmīgi salūst Nūja Eduardam Hugo Jansonam. Un Rīpa nonāk līdz Laurim Bajarūnam, kurš jau Rīpu raida tukšos vārtos. Spēja izmantot skaitlisko vairākumu. Jāsaka, nedaudz paveicās laukuma saimniekiem. Jansons spēcīgi ierēt Rīpu dziļāk zonā. Tarkovskis pirmais pie tās. Rīpa izlec vārtu priekšā Kovalčuks un 2-1. Kyivs Capitals pirmoreiz šajā spēlē izvirzās vadībā. Veiksmīgi Rīpa atlec pēc laukuma apmali. Nonāk tā tieši pie Mihailo Kovalčuka vārtu priekšā. Un vārtu devietniekā Rīpu raida Ukraiņu uzbrucējs. Feņenko, Sarkanis. Sarkanis piespēlē Feņenko, tālāk Ansonam. Ansona metiets 2-2. Spēcīgs raidījums Kristera Ansona izpildījumā zem vārtu pārlikņa. Un neizšķirts mums šīs dienas spēlē. Nebija nepieciešams ilgas izspēles. 28 sekundes bija nepieciešams Mogo. Ansons. Iespēles vārtu priekš vēlreiz un Gatis sprukts. 3-2. Izmanto skaitlisko vairākumu Mogo vienība. Gatis sprukts. Pārspēja Jāni Vori. Izvirzās vadībā. Mogo RSU vienībā. Apsedo vārtus lejnieks. Piespēlē Feņenkovs, zilo līniju metiens. Un ar izreiz pagrūstīšanās vārtu priekšā. Pacelt galvenā tiesneša roka. Sekos noraidījums. Kārtīgi cīņas elementi laukumā. Kārtīgi iekarstuši spēlētāji. Saņem arī pārpakaļ Deivids Sarkanis. Piespēle bija Gatim spruktam. Šobrīd uz ledus vēl joprojām atrodas Gatis sprukts. Izskatās, ka ciets vienā no epizodēm. Šobrīd izdara metienu no vārtiem Deivids Sarkans, lai apturētu spēles gaitu. Paliek gulēt uz laukuma. Gatis sprukts. Izskatās, ka ar Nūju iebrauc galvas kaklu rajonā Alberto Koli. Piespēle nedaudz neprecīzi sanāk slīdās. Nevarēja uzreiz izdarīt metienu Kristers Ansons. Šobrīd Ansons atvēzējas, metiens vārti! 4-2 Kristers Ansons skaitliskajā vairākumā. Spēcīgs metiens. Un atkal var izspēlēt lielo skaitlisko vairākumu Mogo vienību. Diagonāli piespēle Sarkanim. Sarkanis uz vārtu priekšu. Un vārti! 5-2. Vēlreiz izmantots lielais skaitliskais vairākums. Un jau 3 vārtu pārsvars Mogo vienībai. Soda viņi Kyivs Capitals par nedisciplinēto spēli un beidzies arī vakars ir Jānim Vorim.
Semahu metiens lido garām vārtiem, sekos arī noraidījums. Mogo komandas rindās un šobrīd dodās prom no soliņa Kyivas Capitals. Kaut ko tādu sen nebija redzējis. Jā, fiasko šobrīd notiek uz Kyivas Capitals soliņa. Šobrīd arī saņem laikam kaut kādas indikācijas no Kyivas Capitals komandas puses, ka spēle neturpināsies. Uzvaru šajā spēlē izcīna Mogo RSU vienība, kas izlīdzina rezultātu šajā sērijā 2-2. Nākošā spēle 1. aprīlī. Ja, protams, Kyivas Capitals ieradīsies uz to spēli, pēc šāda izgājiena mums laikam jāsaka grūti saprast. Nu, cerēsim, ka sēriju redzēsim turpinājumu šim visam. Mogo ledus hallē 1. aprīlī šo trešdienu 7:15.